Tūkstošamātā. Ir. Es nebūtu tūkstošamātājos. Ko? Jo, kas tā bija par skaņu? Tak, paga. Vajag ieslēgt ātri zaļo apgaismojumu. Kurš man ir? Tak, labi. Ok. Tā, kas tā bija par skaņu? Vajag sākt domāt. Kas tā bija? Mani vienkārši ne par ko pamodināja. Es tāda forša sapni redzēju, kā dabūt 1000 abonētājus. Abonēt pa-bratski, reāli. Abonēt reāli pa-bratski. Jo, pavisam drusciņi palika līdz 1000. Tak, labi. Iziesim šā uz balkonu. Tā. Kas te ir? Un kaut kāda gaisma ieslēdzās ar kaut kādu skaļu skaņu. Tā. Labi, šā aiziešu pagulēšu. Un uz rītu padomāšu, kas tas var būt. Labi. Es jau labu nakti, kas arī tagad guļus gulēt. Kāds šodien labs rīts. Tā, labi. Ko es gribēju izdarīt? Jā, paskatīties, kas tas bija naktī. Šodien naktī. Tā kā man te bija kaut kur kameras arī. Un es dzirdēju, ka man garām motocikls kāds ar mocīti pabrauca normāli. Tā, labi. Šies paskatīšos atfilmēto fragmentu no kameras. Šeit paskatīsimies, kas ir uz tās tu kameras. Tā, Tā, lieku pulksteni. Tā, šodien naktī 3 naktī 30 minūtes. Tā, op, viss, aiziet.
Es neko nesapratu no šitā fragmenta. Bet tas izskatījās kā NLO. Tas reāli izskatījās, ļoti stipri pēc NLO. NLO tak neeksistē. No kurienes NLO varētu parādīties? Tad varbūt arī parādījās šodien naktī. Vienkārši no kurienes parādījās zaļa gaisma. Zinu, te netālu ir arī pat ciems. Viens man netālu uztaisīja. Man netālu te vienu ciemu. Aiziešu uz turieni, paskatīšos, kas tā. Opa. Ser. Čau! Ak, jūs forši apgulāties. Tā zini, kāpēc tā gulīt, jo šodien 3 naktī 3 minūtes es dzirdēju un redzēju kādu sākumā gaismu, pēc tam vēl kopā ar kaut kādu skaņu. Tu arī no viņas pamodies? Nu jā, kas? Es arī no viņas pamodos. Jā, jums ciems ir reāli maziņš. Tikai kaut kādas 5 mājiņas, Jā, labi, es paiešu, jo man arī tā zaļā gaisma parādījās. Es tur dzīvoju, man arī bija parādījusies. Labi, es iziešu pa visu ciemu. Opa. Kas tas ir? Dēļ tā te incidenta, jā. Viņš tā arī krītu jau. Kas tas ir? Ka paņemsim paskatīt. Opa. Tā te ir rakstīts. Lūdzu, kāds palīdzat. Mums pazuda viens bērns. 3 naktī 3 minūtēs. No kurienes debesīs parādījās kaut kāda zaļa gaisma. Mūsu bērns gribēja paslēpties, bet nezināmi, kur pazuda. Ja jūs viņu atradīsiet, tad zvanat mums. Tas jāmē, no tā jau ir pādelē. Paiešu vēl pa ciemu, pastaigāšu, varbūt vēl kaut ko atradīšu. Čau! Jā, zdravo! Tev vakar naktī nenotika kaut kāds dīvains tur? Jā, bija. Šodien 3 naktī 3 minūtēs es pamodos vienkārši no kaut kādas skaņas un dzirdēju, ka kāds iekliedzās. Jā, zini, redzi, te ir rakstīts, ka pat vienam cilvēkam dēļ šitā incidenta pazuda bērns. Ko reāli? Tā krēku, kas iekliedzās, tātad tas bija bērns. Moška izsauksim policiju. Jā, labāk būs tā izdarīt. Alo, policija? Mums te, karoči, ir noticis viens incidents un
ir pazudis mūsu ciemā viens bērns. Aha. Jā. Pasaki, kad es esmu uzfilmējis to no kameras. Un mums te ir arī viens pierādījis, ka uzfilmējis to incidentu uz kameras. Labi, viss gaidām jūs. Pamēģināšu pagulēt, jo šonakt vispār neizgulējos. Beidzot jūs atbraucāt. Karoči, jā, izstāsti viņam incidentu. Tā, labi. Ok, paskatīsim tagad failus no kamerām. Jā, davai, ejam pie maniem uz māju. Mana kamera to uzfilmēja. Ok, tā, kur bija man tas fails? Tak. Reku, viss slādam iekšā to failu. Rekur, par ko es arī teicu. Nevarēju es tik izdomāt to. Redzat, jā, mēs nevarējām to izdomāt. To pat kamera uzfilmēja. Jāmēja. Un oficiāli atceraties vienu, kad dēļ šitā incidenta pazuda viens bērns. Jā, tas izskatās ļoti interesanti. Pamēģināt kaut ko izdarīt ar to. Pamēģināšu darīt visu, uz ko esmu spējams. Jā, tak, ok. Laiks ir gulēt.
neļauj vienkārši normāli pagulēt. Kas tie ir atkal pa trokšņiem? Te jomaju, kas ir tur? Nu, ka paskatīsim. Ko? Tur atkal ir tā zaļā gaisma. Kroķis skatītājs iepauzēja to momentu, bet tā skaņa tikko bija tik skaļa. Jā. Viņa bija nereāli skaļa, vienkārši tā skaņa. Viss beidzās. Nu, es jau tagad neaizmigšu tiešām. Un tā es jau atkal pamodos, un jā. Kā es jau teicu, es panākti izgāju uz balkona un vienkārši reāli nokritu gandrīz uz zemes, jo te sākās nereāli trokšņi. Vai labi aiziešu uz ciemu. Tā kā viss skrienam ātri uz ciemu. Es dodos. Ai, jomai, ai, kas ap galvu pēc tam tur. Stop! Vēl viens cilvēks pazuda! Pazuda vēl viens. Bija atkal tā zaļā gaisma. Jā, un no tā skaņas vienkārši pacēlās ļoti skaļš troksnis. Man pat krūzīte sasitās. Kas ir? Varu palasīt? Ir pazudis vēl viens cilvēks. Vēl viens cilvēks pat.
Es sev nopirku tādu bazuku. Nu, labi. Okei. Man liekas, ka es kaut ko dzirdu. Tā, okei, viss. Es šai. Tagad. Ir! Es ielādēju patronu jau. Es gatavojos jau izšaut. Es redzu!